Tā, nu, kur viņi ir? Davai, ko kavējat? Opā, kas tas pa garo? Neizskatās pēc bowleru, bet garš gan maita. Nu, ko iztaisnojam muguru? Redzēs, kurš mums te ir garākais. Nu, nāc. Un... Yes! Es esmu garākais. Ha! Neviens nav garāks par mani. Cik labi. Bet patiešām, kur viņi ir? Nu ko, esam atpakaļ ar jaunu video šajā segmentā, kur tad mēs runājam par garo cilvēku problēmām. Un tie, kas skatās mums biežāk, varbūt ir pamanījuši to, ka es esmu mazlietiņ garāks nekā pārējie šī kanāla autori, jeb drusku virs 2 metriem. Un mana tuva auguma cilvēki dzīvē saskarās ar problēmām, ko vienkārši vidēji cilvēki izmērs tā īsti nesaprot. Piemēram, pēdējo reizi mēs runājam par lietusargiem un kāpēc tie mums ir nāvējoši. Un pirms tam par to, kur tad īsti garajam cilvēkam būtu jāsēž automašīnā. Bet šoreiz es nevēlos runāt par to, ak, Dievs, kas tad atkal jancīgs notiek jūsu garo cilvēku dzīvē? Bet gan es vēlētos no visas savas sirds uzrunāt savus pārējos garos cilvēkus. Mums šis beidzot ir jāpārtrauc. Un jūs gan jau jautājat, ko tu domā, kas mums ir jāpārtrauc? Un es runāju tieši par mērīšanos, jā, tieši par šito sasodīto mērīšanos. Un es nerunājos par to mērīšanos, kuram ir garāks, jo tur nav jēgas mērīties, jo mēs tāpatās zinām, kuram ir garākais tur. Un par kuru mērīšanos es runāju? Par to, ka mēs vienmēr mēramies, kurš tad no mums ir garāks. Vispirms maza atkāpe vidēja auguma cilvēkiem, kur nesaprot, par ko es tagad runāju. Jo mums visiem ir jāsaprot viena lieta. Gari cilvēki, lai cik iedomīgi un pastāvīgi mēs neizskatītos, tomēr dziļi sirsniņās mums ir dvēselīte un arī ir savs jūtas. Un katram no mums dzīvē ir bijusi tāda situācija, jeb pozīcija, kur mēs atrodamies, kur mūs iesauk, ir garais. Tajā noteiktajā sociālā aplī, tā bija mūsu identitāte. Mēs bijām garais. Visi zināja, par ko ir runa, līdz brīdim, kad šajā telpā pēkšņi parādās vēl viens garais cilvēks. Un šajā brīdī viss mūsu pasaule vienkārši sagraujās, jo, mēs nezinām, kas mēs esam. Kurš tagad no mums diviem ir tas īstais garais? Un tad, kad mēs atrodam šādās publiskās situācijās, vai no uz ielas, balītēs, vai nezinu kur, garie cilvēki redzot viens otru tajā brīdī vienmēr saskatās, un tad sākās īstās alfu cīņas. Cīņas par to, kurš ir garāks. Mūsu muguras tiek iztaisnots, pleci atlaist uz atpakaļ, dibentiņš ievilkts, mēs saskatāmies, kurš no mums šajā brīdī zaudēs garā identitātes status. Lai gan mēs abi saprotam, ka no šīm cīņām nav jēga, jo tāpatās neviens no mums nebūs Kristaps Porziņš. Nepareizā forma. Ak, tu māk, Cuban. Tāpēc man ir viens lūgums, garie cilvēki. Neļausim šīm vidējā auguma cilvēkiem noteikt mūsu identitāti ar iesauku garais. Mums arī ir citas intereses. Ne visi no mums spēlē volejbolu vai basketbolu. Mums arī ir citas intereses, un par tām mums ir jāpastāv. Tāpēc izbeigsim šo bezjēdzīgo cīņu par to, kurš ir garāks. Sadosimies rociņās, mēs garie cilvēki, jo mēs visi esam gari, un dzīvosim beidzot mierā. Tālāk, tā ir tā viena ziņa, ko es gribēju nodot starp savējiem garajiem cilvēkiem, uzrunāt jūs, tā lai jūs beidzot saprast, ka tas viss ir diezgan bezjēdzīgi. Bet, protams, es jau apzinos, ka tas jau tikai neskar mums, ka tomēr mums visiem ir bijusi bērnībā vai tagad kaut kāda iesauka, kas it kā nosaka mūsu falšo identitāti. Garais, īsais, resnais un tā tālāk. Un mans jautājums ir šāds. Vai jums kādreiz arī ir bijusi šāda te iesauka un vai šī te iedotā identitāte jūs tomēr apmierina vai arī nē? Būtu ļoti interesanti uzzināt. Un kā parasti, paldies, ka skatījāties šo video. Es ceru, ka jums patiks šitāds izklaidējošs materiāls, un es ceru, ka starp mums garajiem nebūs vairs šitā bezjēdzīgā mērīšanās, un tad jau līdz nākamajai tikšanās reizei. Paldies!